Labdien! Šodien video par krāsnes kurināšanu. Pirmā sadaļa - malkas ielikšana krāsnī. Paskatāmies, vai ir vaļā. Tātad šī beres. Man šī tā ir vaļā, iepriekš bija cieta. Otrā sadaļa - atveram krāsnes durtiņas. Un ieliekam malku krāsnī. Šādā veidā piekrāmējam pilnu krāsni atkarībā no tā, cik ārā ir temperatūra, kāda ir jūsu krāsnes ietilpība un cik gara un resna ir jūsu malka. Vispārēji ziemā vajadzētu būt pilnai kurtuvei. Tātad malka ir piekrāmēta ar atstarpēm, tātad nesaliekam viņu pārāk cieši. Un es ievietošu savu iekuru. Man ir atsevišķs video, kā es taisu iekurus. Tātad es ielieku tādā vietā, lai iekurs būtu tā iebāzts iekšā. Nav jēga viņu te kaut kur priekšā likt. Viņam vajag kurēties un saskarties ugunī ar malku. Tālāk es aizkurināšu un parādīšu, kā iedegās. Tātad ir aizkurināts sērkociņš. Un viņš iedegās. Mēs pieliekam. Redzam, kad jau ir vilkme. Atkarībā no tā, kāda jums krāsnī ir vilkme, vajadzētu nedaudz paturēt krāsnes durtiņas vaļā, kad iekurina, un apskatīties, kā uguns sāk apņemt malku, jo aiztaisot krāsnes durtiņas, vilkme būs daudz lielāka, un uguns būs daudz spēcīgāk. Šeit jau liesma, redziet, tāda gara parādās, un es domāju, ka šī brīdī mēs varam taisīt krāsnes durtiņas ciet. Ja mēs to izdarām, var redzēt, ka liesma daudz straujāk sāk kurēties. Un tātad krāsnes ir aizkurināta. Otrs krāsnes veids manā mājā ir ķieģeļu krāsnes. Viņas mazliet savādāk uzvedās. Arī šeit es esmu salikusi uguni, pielikusi, jau es salikusi malku. Un šī reizē man ir šādas durtiņas. Un šis, tātad aiztaisam šīs durtiņas pavisam ciet, jo šeit ir tādas atveres apakšā, kur mēs varam regulēt gaisa padevi. Tātad šīs man šobrīd ir vaļā, jo manas kurstiņi ir domāti ātrai degšanai, nevis kamīņa degšanai, lēnai degšanai. Būvējot māju līdz ar to, šīs durtiņas mums, kā redzams, ir šādi atvērts visu laiku. Ķieģeļu krāsnī man ir šāds šīberis, ko var izvilkt un ievilkt. Tātad es viņu izvelku, kad es kurinu un aiztaisu iebīdu pavisam ciet, pēc tam, kad es beigšu kurināt. Tātad šīberu veidi, durtiņu veidi jums var būt dažādi. Pēc apmēram kādām 5 minūtēm es pienāku pie krāsnes, paskatos, ka ir iededzies, un tad ir vairāk varianti. Viens variants ir atstāt durtiņas pavisam vaļā, un otrs variants ir viņas pievērt. Tātad nedrīkst aiztaisīt šādas durtiņas, kurām nav gaisa padeva pavisam ciet. Tātad viņš šādi aiztais tikai tad, kad krāsnes izkurēsies, jo nepieejot skābeklim, redziet, kas man tagad notika, nodzisa, gandrīz nodzisa viss tur. Nu, tagad, ja es aiztaisu durtiņas ciet, tātad man ir vēlreiz jāpārliecinās, ka liesmiņa atjaunojās, redz, kur gaisa padevi ir pietiekoši, lai turpinātu degt. Tātad vai nu es atstāju viņas pavisam vaļā, vai nedaudz piever. Nu, tas ir pēc tā, cik jūs gribat, lai jums ātri izkurās šī krāsnes. Bet nedrīkst aizvērt pavisam ciet. Tātad, ja es varu ciet, es atstāju šķirbu. Kad jūs iekurināt krāsni, tā ik pa laikam prasa uzraudzību. Tā
Es vēl pēc kādu laiku esmu atnākusi un jau var redzēt, ka jau ir aizkurējusies visa malka, uguns deg. Un, ja jums ir, protams, iekšējs kompass un arī laba dzirde, tad jūs pēc tā kā malkas prakšķi varat saprast, cik daudz viņa ir izkurējusies. Bet ja jums ir tāda neliela pieredze, tad šobrīd ļoti labi ir uzlikt, piemēram, telefonā atgādinājumu pēc pusstundas, kurš jums nozvana, un jūs atnākat un paskatīties, jo krāsni vajadzēs izjaukt, jeb sinonīms ir pačakarēt krāsni, respektīvi apmaisīt tajā malku esošo, lai tā vienmērīgi sadegtu, jo reizēm ir gadās, ka kāda malka ir mitrāka, piemēram, un viņa deg lēnāk vai neaizdegās tā kā pārējās. Līdz ar to krāsnī ir nepieciešama uzmanība degšanas laikā, bet nedaudz. Tātad nākamā reize, apmēram pēc pusstundas, pienākšu pie krāsnes un paskatīšos, kas notiek. Un arī no dzirdes viedokļa mēs tagad varam dzirdēt, ka krāsnes aktīvi deg, ik pa laikam kaut kas iesprakšķās, un tad, kad šī aktīvā degšana beidzās, tad tā skaņas paliek mazāka, un tad ir tas brīdis, kad vajag krāsni pajaukt, izjaukt. Ir pagājis jau vairāk kā pusstunda. Es paņemu kruķi, attaisu krāsniņu un tā tad izjaucu, jo ir vēl vietas, jā, kur redziet, malka nav sadegusi. Tad es viņu izjaucu, apmaisu, varētu teikt, malku. Manā bērnībā teica, aizej izjauc krāsnis. Nu, un tagad turpina degties. Aiztaisam ciet un lai deg. Pagāja vēl 20 minūtes un skatāmies. Tātad krāsnī jau ir ogles vairāk. Tātad vēlreiz kārtīgi mēs te visu izčakarējam. Man te nerādās, nevaru ar vienu roku pafilmēt. Nu, un ir palikusi tāda viena pagalīte. Redz, pārējās visas jau var redzēt, ka ir zilas liesmiņas. Tātad mēs ejam uz to, ka pirmkārt mēs dabūjam nost visas dzeltenās liesmiņas. Vai paliek tikai zilās. Nu, šis tagad man ir dažu minūšu jautājums, ka man ir palikusi viena šāda pagalīte. Pārējais viss ir, kad nav valījis kalendāru, šodien izgriezu vēl vienu maziņu. Pārējais viss ir sadedzis. Tātad tagad pāris minūtes praktiski, ja? Pāris minūtes. Aizkavējos mājas darbos, skatāmies, kas ir. Un tad tā. Nu, te jau oglītes ir diezgan nodzisušas. Zilā liesmiņa vairs nav. Un tad, kad nav neviena zilā liesmiņa, tad šādu krāsni mēs tātad maisam, pārbaudam un varam ciet. Ja mums būtu vēl zilā liesmiņa, tad mēs aizvērtu apakšu un gaidītu 10 minūtes un tad aizvērtu šīberi. Tagad zilā liesmiņa nav, tāpēc šīberi varam ciet. Un tā, ir silts un krāsnes ir izkurināta. Pagāja 2 stundas kopumā. Pusotra līdz 2 stundas. Otrā krāsnī mēs vēl varam redzēt dažas zilas liesmiņas. Nezinu, vai kamerā redz. Īsti neredz. Tā kā šī krāsnes mums ir ar citāda veida durtiņām, ar stiklu, tad mēs viņai aiztaisam šo vilku. Un aiztaisam durvis, bet šī nenoslēdzās tik stingri, tāpēc šeit šīberi var vērt ciet tikai tad, kad pilnībā ir izdegušas visas oglītes un nav vairs nekas sarkans. Šobrīd mēs tad aiztaisam gaisa padevi ciet, aiztaisam durvis un šīberi var pa pusītei aizvērt, bet līdz galam vēl nē.
aizvērsim šīberu tikai tad, kad būs pilnīgi melna krāsns.